Vakar tev aplēja samazgām, šodien ar tevi grib fotografēties. Kā es teicu, zaudētāji nevienam nav vajadzīgi. Tas ir normāli, tas ir vienkārši tā ir. Bet, ja man būtu cepuri, es noņemu cepuri jūs priekšā. Jo jūs tomēr esat jauni puikas, 17, 19 gadus vecs, kas bija zem milzu spiedienu. Mums bija pārgājis pāri ceļa rullis. Ne rullis, bet rullis. Mums šodien vajadzēja piecelties, un jūs to izdarējat. Veči, cepurnos. Paldies! Un tāda nav vairs ko zaudēt, tā tikai jāuzvar. Visus nākošos tikai uzvaram. Zelts! Jā! Protams, ir jau maziņš, bet Kanādā arī te uzvar Vācija. Bet arī nākošos uzvaram. Bet, nu, kā teica viens čals pavasarī, un tas jau aizgāja folkruzējās, tas ir tikai sākums. Jā! Kur Eģa? Eģa, šo to pateikt. Nē, bet atvainojos. Veči, lūk, tā ir atbilde uz mūsu vakardienas sapulci. Maleči. Nu vienkārši maleči. Jūs parādījāt to, par ko mēs vakar runājam. Jūs varat spēlēt. Tikai pašiem sevi ir jātic. Maleči, Džeki, paldies jums liels par šīs dienas spēli. Gribu citēt Luku Bankī. Viņš saka, ka uzvars un zaudējums jānovērtē vienādi. Ir tikai tāda atšķirība, ka uzvars ir mīksts, viņas maz ko māca. Bet zaudējumi ir cieti kā akmens. Jūs atceraties paši, kas jūsu galvās bija vakar, šodien no rīta, kā jūs tikāt tam pāri. Tā kā vēlreiz čēri, cepurnos.